Sveicināti NRALV sarunās. Mūsu viesis Andris Kulbergs, Saeimas deputāts, Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājs. Komisija izmeklē šobrīd Rīgas siltuma tarifus un Rīgas siltuma pārvaldību kā tādu. Tikko esat ieradies šeit studijā no parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdes, tika iztaujātas amatpersonas, es varētu teikt, pratinātas amatpersonas, gūtas jaunas atziņas, šokējošas atziņas, ir normāli, gaidījāt, ka tā... Vadošās amatpersonas šodien bija bijušās jau, jāsaka. Bijušās Rīgas siltuma vadošās Rīgas siltums valdes priekšsēdētājs un padomes locekļi. 3,5 stundas pratināšana, es varētu teikt, es tikko pārgurs, tas ir ļoti enerģiju prasoši. Es abrīnoju īstenībā prokuratūras darbinieks. Tas ir smags darbs sagatavoties, bet arī enerģiju patērējošs process. Tāpēc, ka atziņas ir diezgan smagas, gribu teikt. Tāpēc, ka šī ir jau otrā izmeklēšanas komisija, ko es vadu šajā Saeimas sasaukumā. Mums nav tā vēsturē varbūt pat bijis, ka kāds būtu vadījis divas, bet man ir pieredze Rail Baltica izmeklēšanu šeit, un es pilnīgi redzu tik ļoti lielas sakarības un līdzības gan ar personu tipāžu, gan ar problēmām, gan ar pārvaldību. Tā ir viena totāla sērga mūsu valstī par kapitāla sabiedrību pārvaldību. Varbūt ir kāda laba izņēmumi, varbūt, jā, es neapšaubu, bet visur, kur es esmu detaļās iedziļinājuši, tas vienkārši 1:1. 1:1 tieši tie paši ļoti augsti atmaksātas amatpersonas, kur man sajūta, ka viņām mērķiecīgi maksā un ir vajadzīgs tāds, kas par neko nedarīšanu. Jo nekā nedarīšanas rezultātā visiem, kas piezīdušies apkārt, ir ļoti labi, izņemot uzņēmējus, to uzņēmumu, valsts uzņēmumu un tā uzņēmuma pakalpojumu saņēmējiem, kā mēs rīdzinieki. Visu šo ballīti apmaksā rīdzinieki. Un ne tikai caur Latvijas energo procesu visa Latvija. Caur enerģētiku visa Latvija, katrs iedzīvotājs apmaksā šo šovu. Un es jums varētu parādīt vienkārši kādus skaļus piemērus, kas vienkārši ir totāli. Man likās, ka tas kaut kādu pasaku valstībā. Viens piemērs. Sāksim, jā, Rīgas siltums. Viens piemērs, kur jums liekas, mēs taču ieviesām visās kapitāla sabiedrībās padomus. Tāpēc labāk pārvaldīt pēc OECD principa, ka ir neatkarīgi padomus locekļi, konkursā izvēlēti, augsti apmaksāti, mēs to redzam, kuriem vajadzētu tā kā profesionāli pieiet un vērtēt un labu korporatīvo pārvaldību. Tas ir galvenais sauklis tajā visā stāstā. Tad šodien labs piemērs, kur es perfekti paskatījos, ir pētījums. Tā kā akcionārs pateica, ka jāpēta ir inovācijas, jāveic inovācijas un jāatliecina noteikts naudas daudzums pētīšanai. Rīgas siltuma akcionārs. Jā. Ir ekonomikas ministrija un Rīgas doma. Uzdod. Pētiet, mums vajag, lai jūs pētat, inovējat. Ko šie dara? Šie pēt. Viņi ir izpētījuši, un tas ir viens no, tur daudz pētījumu, bet viens tāds vienkārši fundamentāli grandios sintētiskā metāna un ūdeņraža pētījums. Kopā iztērēt 375 861 eiro. 375 000 eiro ir iztērēti šī pētījumā. Es viņu izlasīju. 83 lapas puses. 23. gadā bija sākts tas viss process. Latvijas kompānijām, no kurām iepirkuma procedūra nav bijusi. Tas nebija atklāts konkurss. Tas nozīmē, ka Rīgas domas vadītāji izdomāja valde, vienkārši sarunāja kādu, kas uzraksta papīru. Man tam pierādījumi tieši nav, bet es paskatījos šodien pēc... Es paskatījos, kas tirgu ir pieejams, un šādi pētījumi parasti kotējās kaut kādu 40-50 000 eiro. Labi, bet kas ir rezultātā saņemts? Jūs iedomājaties, kas pētījumā ir? Tas ir tā jautrība. Rīgas siltums gribēja, un tas viss ir balstīts uz emocijām. Jo mums taču 23. gadā bija tā energo krīze, dārga gāze, mums vajadzēja meklēt strauji, ātri alternatīvas, kur tad mēs varam. Sintētiskais metāns ir tā atbilde.
ziniet, kas ir sintētisks metāns? Es jums varētu atsūtīt bildi. Tas ir tā, ka viņi bija izdomājuši, ka Rīgas siltums pašam būs savs vēja un saules parks. Rīgas mežos. Milzīgs vēja parks, turbīnas un saules parks. Šis vēja un saules parks ražos elektrību. 8000 stundas gadā. 6000 stundas. 8760 stundas ir vispār gadā. Ja? Tad šis viss pasākums ražos kopā 8000 stundas. 6000 no tām būs vējš un saule. Tas jau ir neiespējami, bet nu labi. Un maksās tā elektrība 25 līdz 200 eiro megavatstundā. Dārgi. Labi. Tad to elektrību pārvērstīs ūdeņradī. To elektrību visu pārvērtīs ūdeņradī. Tad tas ūdeņradis maksās 69 eiro megavata stundā. Tālāk to ūdeņradi vēl citā rūpnīcā, kur pievienos CO2 tos CO2 no tiem šķeldu katmājiem. Pievienos taisīs sintētisko metānu. Un tad to sintētisko metānu sadedzinās vēlreiz gāzes turbīnā. Un tad no tās gāzes turbīnas tālāk tie 2000 stundas. Un šāds perpetuum mobile strādās. Es jums izstāstīju gari, bet par šito visu bija jāsamaksā 799 miljonu investīciju. Un gribēja no Eiropas 55% paņemt grantu, tad Eiropa uzdāvinātu 55%. Es tādu projektu vispār nezinu, kur Eiropa finansētu šādas pasākumus. Un tam atdeva finansiālā būtu 3,7%. Es pateiktu, bankas procents vien ir 4,5%. Tā kā tur nelīmēs nekas kopā. Un tu redzi, tur vajag vienu tabulu. Es nekur tālāk nepētīju. Tas vienkārši, jūs esat ķukuši. Jūs esat ķukuši. Atnes šitādu te papīru. Un šis papīrs ir aizgājis caur padomei līdz akcionāram. Langem uz galda ir dokuments. Un akcionārs saka, akcionārs sapulcē, viņi tā kā, tas viss jautājums bija aizgājis tik tā, ka jāmeklē investori. Tad, jāmeklē investori. Jā. Bet ja akcionārs akceptē, tad jau nevaram teikt nemaz nekad. Paldies Dievam, tur bija kaut kāda veselais saprāts, kad tas, tās gāzes cenas nokritās un viss, tā enerģētikas cena kaut kur atgriezās, un tas viss nekur nelīmējās vispār pēc skaitļiem. Bet jūs saprotiet, tā ir 375 000 no rīdzinieku kabatām. Tas taču ir tarifs. Tas viss ir tarifā. Viņš šodien tas neiet tarifā. Protams, ka tas iet beigās tarifā. Jūs jau apstiprināt peļņu. Jums uzliek maksimāli kādu peļņu vajadzētu nopelnīt. Bet tie cilvēki, ko jūs iztaujāt, viņi tās amatpersonas, viņi saka, ka tas neiet tarifā. Jā, viņi saka, ka tas neiet tarifā. Viņi nav savām kabatām apmaksāt? Nē. Es saku, man tieši, kur tad tas rodās? Tas jebkurā gadījumā jānopelna. No rīdzinieku tarifiem tas taču atnāk uzņēmumā. Piedošu. Lai jūs saprastu, 799, gandrīz miljards. Bet uzņēmuma apgrozījums ir 250 miljoni. Uzņēmuma EBITDA ir 20 līdz 40 miljoni eiro. Tur atmaksā šito nekad mūžu. Tas ir, un šis ir vājprāt. Un tās ir, šo ir uzvarējuši kompānijas, viņas ir vairākas, latviešu kompānijas, ir kāda arī pat lēšu kompānija, bez konkursa. Kā uzvarējuši? Tā pētījumu uzvarējuši? Vai jau izstrādi? Projektu pētījumu izstrādi. Saprotiet, šis tālāk, jūs nesaprotat, ka cik tālu vispār var aiziet tas šoks, un tad jums stāsts, kāpēc tarifs ir sarežģīts, viņš jāceļ, tur ir visi gāzē problēma. Uzņēmumā ir problēma, sāksim ar to, piemēram, es jums kaut ko tādu vispār iedomāju. Iedomājieties, tad pareizi bija, kad tā doma bija pareizi, kad ieviesīsim tās padomas visos Latvijas kapitāla sabiedrībās. Un tā doma bija tāda, ka tās padomes realizēs akcionāra gaidas. Tad, ko akcionārs grib no šī uzņēmuma? Un tad ministrija ir tā, kas uzraksta gaidas, ko tad es sagaidu, lai šis uzņēmums dara. Ko darīt Air Balticam, kādu vispār virzienu es gribu no Air Baltica, ko es gribētu no siltuma, lai viņš dara. Man šķiet gaidās būtu tas, ka lētākais iespējamais tarifs priekš rīdzinieku. Elementāri. Drošs, un drošs sistēma. Piemēram. Bet iedomājieties, es gāju cauri visiem iepirkumiem, jo beidzot viņiem bija jāatklāj. Mums nedrīkst neatklāt, mums ir šī informācija. Visai komisijai pieejama, es izgāju visam cauri. Un es atradu tādu interesantu 22. gadā, 28. oktobrī, ir ārpakalpojums. Viņš saucās Gaidu vēstules izstrāde. Sagatavojas SIA Civit Latvija par 10 000 eiro. Ir iepirkts pakalpojums uzņēmumā, izstrādāt gaidas. Pagaidiet. Sanāk tā, ka uzņēmums, kuram bija jāsaņem gaidas no akcionāra,
pats nevarēja. Tad pats nav spējīgs tad pats sev raksta gaidas, bet nav spējīgs viņus uzrakstīt. Viņš nopērk ārpakalpojumā 10,000 eiro ārēju uzņēmumu, kas viņam uzrakstīs gaidas, kurš viņus iedos akcionāram, un akcionārs ar tās gaidas iedos atpakaļ uzņēmumu. Jūs saprotat to? Un tas atkal uz tas ir rīznieku tarifā. rēķina. Paklausieties, tas bija akcionāram vienkārši jāuzraksta. Jums taču ir juristi. Jūs taču algoti pa 7-8 tūkstoši eiro mēnesī esat padoms valdes locekļi. Labi, šis ir viens. Tālāk. Kas ir jādara? Kas ir padomē galvenais? Padome saņem šīs gaidas. Ko tad grib akcionārs? No šīm gaidām tagad, kā mēs šīs gaidas realizēsim dzīvē? Dod uzdevumu valdei. Stratēģija. Jāizstrādā stratēģija, vai ne? Stratēģija. Kā realizēsim šo? Un valdei vajag izstrādāt plānu, kā šo stratēģiju fiziski īstenot. Tas ir tas loģiskais. Izrādās, valde ir iepirkusi 2 iepirkumi. Viens ir 21. gadā vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrāde. Ernst & Youngs nopelnīja 24,600 ārpakalpojumu stratēģiju. Tas nav viss. 24. gadā vidējā termiņa darbības stratēģija un jaunu siltumtarifu metodika. 95,000 eiro. Jūs saprotat? 119,000 eiro. Tad mēs dārgi maksājam šiem valdes locekļiem. Izvēlamies konkursā kvalificētus cilvēkus, no kuriem es esmu strādājis uzņēmumā valdē. Es pats rakstu stratēģiju. Par to es stāstu, kāda es esmu tāpēc tur esmu. Man apmaksātais darbs ir galvenā lieta, kāpēc tu tur esi, lai stratēģiju uzrakstītu un realizētu viņu. Tāpēc tur esi cits pārējais, visas lietas izdarīs citi. Stratēģija ir galvenais uzdevums, kā realizēt tad sagaidāmo no akcionāra. Labi, tas vēl nav viss. Izrādās ir vēl Rīgas siltums stratēģijas izstrādes un veicināšanas pakalpojums. 40,700 eiro. Stratēģijas izstrādes veicināšanas pakalpojums. Izstrādājusi ir firma Sea Energize. Labi, jūs ir gaidas, ko jūs paši esat uzrakstījuši. Jums ir stratēģija, ko kāds cits ir uzrakstījis, bet jums viņi ir. Laikam jau viņi paši nav rakstījuši to stratēģiju, tad ir kādam viņi jānokomunicē. Kam tu vari to stratēģiju komunicēt? Padomēji? Akcionāram? Akcionāram? Pa 40,700 eiro. Jūs saprotat? Un tas viss liekas normāli. Liekas tarifā iekšā. Bet labi. Jums liekas, ka nav spējīgi padome tikt un valda tik galā ar stratēģiju, ar vispārējo. Kaut kādām spējām jau jābūt viņiem ir. Ir iepirkums par, tas te ir rakstīts tā, Microsoft PowerPoint slide presentation sagatavošana. Prezentācijas materiālu sagatavošana. Tad viņi nav spējīgi prezentāciju uztaisīt. Viņi algo pa 12,440 eiro uzņēmumu, kurš viņu vietā izstrādās prezentācijas. Valde prezentē padomē. Spēcīgi un pārliecinoši. Es visu šās prezentācijas vienkārši pats. Mūsdienās es tikko aizvakar runāju ar savu draugu uzņēmumā, startup uzņēmums, labs, starptautisks Latvijas spēcīgs. Viņš darbiniekiem pateica, ja es kādu redzēšu, ja kāds taisa prezentāciju, atlaists. Jo mākslīgais intelekts šobrīd vienkārši tavā vietā uzstājas, kamēr tu kafiju dzer, ja tu esi uzdevusi viņam skaidru un garšu uzdevumu. Bet šeit uzņēmums algo ārpakalpojumā uzņēmumu, kas viņu vietā taisa. Ja mēs šito visu tā paņemtu, tad izskatās, ka uzņēmumam jābūt ļoti mazam, ar maz darbiniekiem, jo viņš visu uz āru, iepērk. Ja? Bet nē. Šis ir 668 darbinieki strādā Rīgas siltumā. Tallinā tāds pats uzņēmums ir ar 250 darbiniekiem. Tallinā ir Utilitas, kur ne tikai 76 eiro tarifā, mums Rīgā ir 83. Augstāks tarifs par Tallinu. Viņi ar to tarifu un 250 darbiniekiem ir ne tikai Tallinā, viņi nopirkuši 9 Igaunijas pašvaldību pilsētu uzņēmumus pārvaldos, tā skaitā Valkā nodrošina siltumu no Valgas. Viņiem ir uzbūvēti 2 vēja parki Lietuvā un Latvijā, bateriju parks,
uzkrājēja lietas un labākais siltumtarifs ir zemāks par Rīgu, un viņi to visu ir izdarījuši efektīvi menedžēt. Jā, viņiem ir 30% mazāks cauruļu daudzums Tallinā, bet 250 pret 660. Es neko neteiktu, ja jūs 660 darbinieks nodarbināt, bet jūs vēl ārpakalpojumu visu izpērkat. Kliedzošākais ir, ja mēs saskaitam visus juridiskos līgumus, un Rīgas siltumā strādā šodien uzzināja 5 līdz 6 juristi. Viņiem ir ārpakalpumā juridiskie līgumi saslēgt uz 744 000 eiro. Jūs saprotiet, viss tas ir tarifā. Vai kādam vēl ir brīnums, kāpēc mums ir augsts siltuma tarifs? Mēs tagad visu laiku meklējam ārējos vainīgos. Visi šie cilvēkiem mēs esam nointervējuši Rīgas siltuma izmeklēšanas komisijas gaitā visus. Konkurences padomu, regulātoru, Kēmu, Rīgas domi, ekonomikas ministriju, Latvenergo, pašu Rīgas siltumu un arī neatkarīgos. Visi mums pateikuši ir vienu. Dienas tirgus ieviešana ir galvenās zāles, kas bija jābūt, lai sakārtotu vismaz šo iepirkumu tirgu. Tagad viņi lēnā garā caur negribu, caur tādu Frankensteina veidā ir uztaisījuši. Un paši ir atzinuši, ar Rīgas siltums pateikt, jā, šis modelis mums ir nesis 10 miljonu eiro ietaupījumu. Šeit ir piemērs, ka par šo bija informēti visi. Un Latvenergo kliedza, ka dienas tirgus viņam nedara. Ka viņam dara dienas tirgus, viņam nedara nedēļas tirgus. Viņi nevar piedalīties nedēļas tirgu, jo viņi jau ražo elektrību. Un, ja tu ražo elektrību, tas ir Nordpools, un Nordpools ir diena. Viņi nevar paredzēt, ko pēc nedēļas darīs. Tāpēc viņi to siltumu nevarēja nodot. Šeit mērķiecīgi. Šis uzņēmums speciāli mērķiecīgi nav ieviesis, jo viņam ir pienākums pašam ieviest šo tirgu, regulēt, kā to ir konkurences padomu pateicis. Rīgas siltumam ir visas pilnvaras un visas uzdevums to darīt. Šeit mērķiecīgi tas nav izdarīts. Un es varu pateikt, tas mans privāts slēdziens ir, un es no savas pieredzes ar Rīgas siltumu un RB Rail un Rail Baltica. Es varu pateikt, un tā ir sērga visur, kur es skatos. Kad tiek ielikti, ja mums ir izveidojusies valstī VIP padomju un valžu klubiņš, kurā iekļūt arī ir ļoti sarežģīti. Tāds VIP slāņu klubiņš ar profesionāļiem, šādiem profesionāliem. Un es tad varbūt vulgarizēšu, ir izņēmumi tiešām, kur ir labi. Bet tie ir retums. Kur šie cilvēki īsteno visu citu intereses, izņemot pašu uzņēmumu intereses. Rīgas siltums ir mīnusus, bet visi apkārt tam uzvārās. Reiz redzam, visi šie pakalpojumi sniedzēji bez konkursiem. Visi, kas apkārt šķeldas katlu mājas, ir ar totālākā peļņā, peldās miljonos, kādu nekur citur pasaulē neesmu atradis. Latvenergo tas pats. Mēs redzam, ar kādu peļņu. Tas ir slēptais elektrības nodoklis, un arī no šīs siltuma tarifa viņš pelna vienkārši superīgi. Tieši tas pats mēs redzam ar Air Baltica, vai ne? Visu laiku pastāvīgos mīnusos, bet apkārt. Viss, kas ir apkārt, biļešu tirdzniecības platforma, veicināšanas kampaņas, tur apkalpošana, degviela, visi apkārt pelna, izņemot pašu Air Baltica. Tas pats ir EDZLs, kas būvē dzelzceļu betonu, viss vienkārši miljonos konkursi, nav konkursi, ir fake konkursi, kur ir 1-2 pretendenti tikai. Visi apkārt nopelna, izņemot Latvijas iedzīvotāju. Un tas ir slānis, kurā mēs esam izveidojuši šo profesionālu. Es viņu saucu, tā ir legalizēta korupcija. Mums vairs nenes koferīšos naudu, mums vairs nav šie kaut kādi 90. gadu gājieni. Mums vienkārši mēs redzam šī legalizēta korupcija. Bet es pieļauju, ka tajos dokumentos un izmeklēšanas komisijās, kur jūs esat strādājis un strādājat, uzpeld vienu tie paši juridiskie kantori, vai līdzīgi uzpeld vienu tie paši uzvārdi vadībā. Tad jautājums ir tāds Rīgas siltuma gadījumā konkrēti, ja ejam pa to ceļu. Tad faktiski sanāk tā, ka padome un valde pilda funkciju nevis kā strateģiski attīstīt uzņēmumu un maksimāli lētāk saražot galveno produktu siltumu un maksimāli lēti pārdot iedzīvotājiem un arī nopelnīt,
Bet kā apmierināt šos te ārpakalpojumus un nodrošināt peļņu šiem te ārpakalpojumiem? Precīzi tas, kāpēc es to varu tā apgalvot? Kāpēc? Tāpēc, ka es personīgi aizbraucu uz Tallinu, es personīgi tikos ar Utilitas uzņēmumu. Es tāpēc to zinu. Es tikos ar Tallinas siltuma uzņēmumu vadību. Man bija tāda atsvaidzinoša pozitīva elpa, un es beidzot sajūtos, ka tur ir pretī domājoši cilvēki, tā kā es no privātā sektora, kur tu skaties, kā efektīvāk izmantot resursus. Piemērs. Visas Tallinas šķeldas katlamājas, kas tur ir virs 10 megavatiem, ir obligāti 100% arī elektrību ražojošas. Mums viss ir vienkārši dedzina šķeldu katlamājas, bez elektrības. Tur visas ir. Pirmkārt, lai tas būtu drošība, lai autonomija, ja kaut kas notiek tīklam, vai arī kaut kāds uzbrukums, vai vienalga, katra no šīm stacijām var strādāt, sevi apgādāt ar elektrību un siltumu nodrošināt, jo sadāk siltums nav. Ja tev nav elektrības, viss izslēdzās. Tas ir viens, otrs viņi pārdod otru produktu. No viena izēja materiāla dabūna divus produktus, siltums un elektrība. Un tādas viņiem ir visur. Klāt viņi arī liek virsū šos te siltuma uzglabāšanas tehnoloģijas, tātad akumulators, ja, kad ir šī lētā strāva pieejama no jauniem energoresursiem, kad ir mīnus strāva, tad vienkārši cenas mīnusā, cenas mīnusā, tad vienkārši ar elektrokatlu paņem un ar elektrokatlu vienkārši nullē tā cena silda. Ja? Viņi uzstāda pat 7 grādu uz notekūdeņu 7 grādu temperatūru, viņi ņem siltumsūnu, kas no tā ņem siltumu. Mūsējie 56 grādīgais siltums tecā, tas ir slikts, tas nav garšīgs, tas nav pareizais siltums. Saprotiet, tu redzi šeit mērķiecīgu pretdarbību, kāpēc nevarēja ieviest. Visi zināja, mums ir arī trauksmes cēlāja dokuments, fizisks papīrs, kurā ir uzrakstīts 23. gadā trauksmes celšana, aizsūtīts visām instancēm. Totāli perfekti aprakstīts, kā, jo kur ir stāsts, cilvēki nesaprot. Visi saprot šo komandējumos, viņi vienkārši tā visatļautība ir tik tālāk, ka komandē viss, bet aiz tiem mazajiem pārkāpumiem slēpjās milzu lielie pārkāpumi. Mēs jau runājam par to siltumu, ko saražo TEC, tad elektrība ražojot, rodas siltums. Tie nav mazi. Tie ir 100 miljoni eiro. Tas ir runa par atlikumu siltumu. Atlikumu siltumu, kas tur iznāk, jā, tie ir 100 miljoni eiro. Tad, kad mēs, atceraties 23. gada novembrī, ka energo krīze, valdība aizņēmās budžetā naudu, atceries, maksimālais deficīts bija. Un mēs taču kompensējam siltumu iedzīvot. Atceraties? Elektrību un siltumu. Mēs kompensējam to, vienlaicīgi pieļaujam situāciju, ka Latvijas Energo saražotajā elektrībā ar dārgo gāzi izpūta gaisā 51 mēnesī novembrī 58,000 megavatus. Kāpēc tas notika? Un saražoja vienlaicīgi no šķeldas. Tāpēc, ka pirmkārt, totāli bezsaimnieciskums. Viens. Otrs, visi šķeldas ražotāji nopelnīja. Totāli nopelnīja. Un mēs aizņēmamies naudu kā valsts, vēl ar budžetu dzēsām, un no tās naudas aizgāja superpeļņa visiem šiem šķeldas katlamājiem. Kolosāli. Kāpēc? Tāpēc, ka uzdevumi jau ir nepareizi. Arī tā skaitā, šeit jau ir vainīgs arī Latvijas Energo kā piemērs. Bet arī vainīga ir valdība. Nevar jau tikai vainot Latvijas Energo. Kāpēc? Tas ir uzņēmums. Kāpēc? Ejam īpašnieks. Ko ir pateicis Finanšu ministrija? Ko mēs redzam budžetā? Budžeta likumā, kas ir ierakstīts? Likumā ir ierakstīts, ka 83% no dividendēm jāaiziet ar budžetā. Latvijas Energo. 90% Latvijas valsts mežiem un augstsprieguma tīkliem. Bet tur ne tikai rakstīti procenti. Tur ir ierakstīts šogad bija, pagājušajā gadu, 144 miljoni eiro ir minimums, kas ir jāiemaksā budžetā. Tad jūs saprotat, ka jums nav jau tikai kaut kādā gaidu vēstulē. Jums ir likumā rakstīts Latvijas Energo, ka tev ir jāatnes kasē. Obligāti. Jāiekast. Tas ir budžetēts. Tur jābūt. Un tad tu domā, ko tad tas valdes priekšsēdētājs vai padomu sēž un domā, kas tad viņiem ir uzdevums? Nopelnīt. Tik vienkārši. Vai tiešām jūs liekas, ka viņam tarifu gribētos samazināt? Nē. Viņš darīs visu, lai viņam būtu automātiski šī peļņa. Un tāpēc jūs redzēsiet šo tuksmuldēšanu, šo totālo aroganci, muldēšanu. Tas ir, es tur,
tādu tukšmuldēšanu ir jāmāk. Tas ir jāmāk. Tas ir šodien, piemēram, šodien bija piemērs, ka valdes priekšsēdētājs tik nekompetents, tik nezinošs. Viņš pat nezina elementāras lietas par savu uzņēmumu. Es zināju vairāk. Ja? Bet, ja tāds ir valdes priekšsēdētājs, tas nozīmē, ka padome uzskata viņu par gana labu esam. Viņu iecēla? Viņu iecēla, gana labs ir. Visi tie ārpakalpojumi, ko viņš pērk viņa valdē, iepērk, jo valdes rīkojumu un parakstu taču notiek pirkšana. Jā, un te ir piemērs šis, šodienas valdes priekšsēdētājs bijušais, priekšsēdētājs, ir, es viņam teicu, Droši vien aizgāja uz Rail Baltica, vai ne? Nē, šis, kas šodien, viņš līdz martam, visus šos gadus, kamēr viņš Rīgas siltumā bija paralēli padoms loceklis Tetā. Tad divos amatos. Tu netiec galā ar Rīgas siltumu, objektīvi netiec galā. Viņš pats pateica, ka viņam jāpērk visu uz ārā, viņš nespēja uztaisīt stratēģiju, uzrakstīt. Es saku, ko tu dari tajā Tetā padomē, ja tu netiec galā ar šo? Baigi forši, pelnīt divās vietās, braukā komandējumus. Te arī, es uzdevu jautājumu, jūs uz komandējumu bijāt Spānijā, Barcelonā. 2 reiz pārsniegts valsts, 343 eiro par nakti ir viesnīca. Ministrs kabinets nosaka, 183 eiro ir maksimālā robeža, ko jūs drīkst. Ja arī privātā uzņēmumā tu nedrīkst vairāk attiecināt, pārējais tev aiziet ienākumu nodoklī. Viss. Grāmataši skatās, ir ministrs kabineta noteikumi striktiem. Šeit mierīgi. Kāpēc ne? Te valdes locekli aizbrauc uz SAP konferenci uz Barcelonu, un tur pavada 7 dienas. Konferences bija 2 dienas. Pavada 7 dienas. Pak. Kāpēc jūs tur 7 dienas? Nebija citas biļetes, atpakaļ nevarēja tik. Pagad, jums taču komandējumi naudu par to iet. Jums taču tur ir viesnīca 5 zvaigžņu par to visu ir. Ceļu izdevumos vien, kas tur bija. Ja es kā deputāts kaut kur aizbraucu un es gribu ilgāk pavadīt savu laiku, man ir jāņem atvaļinājums, un bezalgas, ja? Un man ir pašam jāapmaksā tas viss. Pilnīgi loģiski. Citādi knāpes būs klāt Pilnīgi un loģiski. izvazās pa presi. Jā. Pilnīgi loģiski. Te ir ne tikai šī nedarīšana, bet arī visatļautība, arogants, totālākā uz mani likums neatiecas. Un te tas Kariņš lidoja savos lidojumos un pateica, kāpēc es tā nevaru. Un tas seko piemērs. Zivs pūs no galvas. Mēs redzam, tas viss tāds normāli, tāds šur darīt. Bet ja īpašnieks to pieļauj, kāpēc tā nedarīt? Jā. Bet kāpēc īpašnieks pieļauj to? Īpašnieka rīcībā ir valsts kontrole, ir knabi. Galu galā viņa paša griba. Viņš realizēt var savu gribu. Tāpēc, ka es vēlreiz pateikšu, šī ir leģitimizēta korupcija. Tas ir mans personīgs viedoklis. Man nav tāda, teiksim, es nevaru pakurtot. Leģitimizēta korupcija. Bet kā mēs to varam nodefinēt vienkāršākā valodā, lai cilvēki saprastu, ko tas nozīmē un ko tas atšķirās no ikdienas korupcijas, ka, piemēram, tu dod naudiņu amatpersonai, lai tev izkārto lietas. Valsts pārvaldības sistēma, kādā veidā tiek mums 73 kapitāla sabiedrības. Es nesaku, ka visās, bet šeit redzam nozīmīgās. Tā ir totālākā sērga, un tas ir valsts līmenī jātaisa totāli ģenerāla tīrīšana ar slotu, ir jāmēž ārā. Tur jābūt politiskai vienošanās. Tur ir jābūt politiskai gribai. Politiskai gribai un koalīcijas lēmumam, ka mēs tā kādam darām, tas ir ērti. Šobrīd viss tas tiek aizbildināts ar muļķiem. Te ir vēl tālāk. Es varu pastāstīt vēl tālāk. Es iedzinājos arī publiskā iepirkuma likumā, kas tagad ir atvērts. Un ja mēs valstī diemžēl iedzīvotāji un diemžēl manēji vēlētāji mēs redzam, ka rezonanci rada sabiedrībā šādi komandējumi reiz 10 vairāk nekā tad, kad es pasaku, jums aiz deguna nozaga vai izpļakarēja, pareizāk tiek izpļakarēja 100 miljonu eiro. Tas nevien neinteresē. Interesē kā 15,000 Barcelonā. Nesaprot cilvēki. Jā, viņiem nav asociācija ar to. Rezultātā tas rada to patvaļu, ka to jau tāpat nesaprot un vienkārši uz tā visa rēķina. Tāpēc risinājums un zāles ir vienas. Šeit ir jābūt politiskai gribai. Ir totāli jānoslauka šī publiskā kapitāla sabiedrību. Man ir ideja, kā to izdarīt.
man ir ideja, ka mēs varētu radīt valsts labklājības fondu, vai, pareizi teikt, welfare fonds, kā tas ir, piemēram, Norvēģijā, vai viens labs piemērs ir Slovenijā. Slovenijā ir 50 valsts kapitāla sabiedrības, arī tām, kur valsts nav 100% īpašnieks, savas daļas ieliek fondā. Un šis fonds ir valsts fonds, investīcija fonds, kurš iet un kotējās biržā. Nevis kotējās biržā tur Latvijas Energo, nevis kotējās biržā tur Latvijas Loto vai tur kāds Rīgas siltums. Nē. Kotējās biržā fonds. Fonds tādā veidā, dēļ tā, ka viņš kotējās biržā, viņam jāiztur skaistuma konkurss, viņam ir jābūt labam portfolio, lai viņš iet biržā, lai viņš būtu garšīgs un lai viņu pirktu investori investētu. Pensijas fondi. Un tev jāsniedz vismaz tur, nopietns 30 miljardu, teiksim, kopējais portfels, tad uz tevi skatīsies tie lielie pensiju fondi un tevi ieguldīs. Un tad tevi iegulda, bet pretī viņi prasa augstākā līmeņa pārvaldību. Un tādā veidā mēs varētu atslēgt nost no, pirmkārt, budžeta pupa šos dividenšu jautājumus, tos uzņēmums nost, atņemt nost no ministriju šīs te korupcijas, kā mēs šobrīd redzam šo moderno korupciju, noņemt viņas nost, palikt zem šī fonda apakšā, profesionālā pārvaldība, katram sektoram enerģētika, tur siltumenerģija un tā tālāk. Ir pārvaldība profesionāli, augsta līmeņa speciālisti un tiem arī maksāt. Un tādā veidā, šādā fondā varētu katrs latvietis kļūt arī par īpašnieku. Savu pensiju, mūsu otro pensiju līmeni varētu tādā ieguldīt. Tādā veidā mums nāktu kapitāls iekšā, un šī nauda tālāk tiktu reinvestēta. Un šādā veidā šis fonds varētu pelnīt. Tā kā Norvēģijā 1 miljards, viņi ir lielākais pasaules fonds, kas šobrīd ir. Tāds ir Saudarābijā, tāds ir arī Dubajā, tāds ir Polijā, tāds ir Īrijā. Nacionālais labklājības fonds, kurā ir šī valsts pirmā sēkla nauda, kura ražo tālāko naudu. Un tad šīs fonda dividendes varētu nonākt budžetā. Bet tā šis fonds varētu akumulēt šo naudu, šo peļņu no šiem uzņēmumiem, reinvestēt tālāk mūsu infrastruktūrā, mūsu vajadzīgās lietās Latvijā. Piemēram, mēs zinām, vislielāko problēmu ir tas, ka mēs esam atkarīgi no Eiropas naudas šobrīd. Eiropas finansējuma. No aizņēmumiem. Mums Eiropas finansējums ir lielākais investors. Eiropas fondi. Bet fondiem vienmēr tev līdzi nāk šāda manuāls instrukcija, kam tu drīkst un nedrīkst tērēt to naudu. Tā ir. Un bieži vien tas nav mūsu tautsaimniecības interesēs. Ja? Mēs bieži vien betonā viņu ieliekam vai IT programmatūrā, kur nevar izmērīt, un mēs redzam, kāds kartels tur aizmugurē ir. Ja? Korupcijas kartels. Un beigās labums nekas nav. No tā jau nauda neražojās tālāk. Viss, tas ir vienreizējais betons, pāles Daugavā, viss. Ne viņam pielietojums, ne viņam labums kādam no iedzīvotājiem. Bet savukārt šāds fonds varētu kalpot par, pirmkārt, ieguldīt ceļos, savienot mūsu galvenās pilsētas, kas nav izdarīts ar dzelzceļu, ar autoceļiem, ar ātrgaitas ceļiem. Mums ir beigušās Eiropas naudas, mums ir jādomā, kur nopelnīt naudu. Un šis fonds varētu beidzot pelnīt arī naudu un ieguldīt Latvijas attīstībā. Arī laukos mums arī bankas ir vismazāk, mēs 5 miljardiem atpaliekam no Igaunijas un Lietuvas tieši no banku līdzdalības ekonomikā, tieši privātajā sektorā, reģionos izteiktu. Problēma kapitāla pieejamība. Izteiktu, bankas negrib riskēt. Šis fonds varētu dot iespēju nosakt šīs garantijas, lai iet reģionos. Mums ir daudz ražotāju, uzņēmumu, Liepājā, tā skatā, Valmierā un tā tālāk, kuri saka, mēs gribam eksportēt, mums trūkst mūsu darbiniekiem dzīvesvietas. Bankas nefinansē, tāpēc, ka būvēšanas izmaksas ir tāda pat kā Rīgā, tas kvadrātmetrā. Bet tur cenas zemāks, protams, un risks lielāks. Un tad tādu risku vajadzētu nosakt, lai bankas iet. Lai līdz tam aiziet, jums vajag pirmkārt pārvarēt 5% barjeru, uzvarēt Saeimas vēlēšanās, uzvarēt vienkārši iekļūt Saeimā, tad sastādīt tik koalīcijā, vienoties ar koalīcijas partneriem par šo, pārliecināt viņus. Šeit ir jābūt konsensusam. Mums jātaisa restarts. Mums ir Latvijā jātaisa restarts ļoti daudzām lietām. Gan politiskā pārvaldībā, gan valsts aparātā, gan šeit. Konkrēts piemērs, kā mums šeit konkrēti, viens no lēmumiem ir atcelt padomes, kā valsts kapitāla sabiedrības bez padomēm. Jā.
Jā. Tātad valde patiešo atskaitās kapitāla daļu turētājiem. Tas ir pirmais. Bet tas pareizais risinājums, lai profesionāli strādātu un būtu prom no politiskās ietekmes, kas ir tā galvenā baža. Nu, mēs ielikām padomus dēļ tā lēmuma, vai ne? Mēs ielikām padomus, jo bija politiski ietekmēti šie te uzņēmumi. Nu, tas bija standarta frāze. Tas bija tā standarta frāze. Bet tur vairāk bija patiesība jau dzīvē nav. Lai izvietotu pārvaldības kadrus no konkrētas organizācijas, kas saucās Korporatīvās pārvaldības institūts, sabiedriskā organizācija, kas Lietuvā bija reģistrēta. Un ja tu neesi tās biedrs, tad acīm redzot, vai izgājis apmācību kursu vai kaut ko citu izdarījis, tad jau tu nevari pretendēt ne uz kādiem amatiem. Ja tev nav korporatīvās pārvaldības ķeksītes, atvainojiet, jūs nedarat mūsu VIP klubiņā. Un ķeksīt deva tikai viens kantors, kas tika atzīts vēl joprojām. Tas joprojām. Tātad. Un vēl joprojām ir ietekmēti, kā tiek veidot atlases komisijas, kā tiek konkursi organizēti, kā tiek šīs izvēles. Es pats piedalījos speciāli vairākos šajos konkursos. Es gribēju redzēt, kā tas ir no iekšpuses, kā manas zināšanas kotējās pret. Man zināšanas nevienam beigās nebija vajadzīgs, jo gala ķeksītī bija, jums nav šīs korporatīvās pārvaldības, atvainojiet. Jūs jau tik labs, viss ar jums ir labi, bet jums nav tās korporatīvās pārvaldības. Diplomiņu vai neesi VIP klubiņa biedrs. Neesi parakstījis noteikts vienošanās būt paklausīgam kaut kam. Tāpēc mēs redzam tik ļenganas viss šis pārvaldība. Privātā sektorā nekad tas kaut kas tāds nenotika. Tas vienkārši nebūtu iespējams. Tur ir konkurence. Tur patiešām ir konkurence. Bankrots tev būtu privātam uzņēmumam. Kāda privātais uzņēmums tādas muļķības nevar pasūtīt ārpakalpojumu? Novests jau ir tik tālu, ka arī Air Balticam ir bankrots. Ja? Mēs redzam, jā. Un prasa no valsts nodokļu maksātājiem. Kārtējā deva. Narkomānam vai kārtējo injekciju, lai izvilktu līdz nākošam. Rīgas siltums, viņš ražo kādu siltumu? Nesen bijāt vizītē Imantas. Jā, tecām bijām. Ko viņi tur dara? Tas ir labs, tas ir vēl viens perfekts stāsts. Saprotiet, Imantā ir 3. valstī lielākais tec termoelektrot. Mums ir tec 1, tec 2, tie ir Latvenergo, un tur ir 3. tec valstī lielākais tec. Kurā ir Rolls-Royce turbīna, gāzes turbīna, tā kā milzīgs lidmašīnas dzinējs. Ja? Kurš pirms 20. gada ražoja elektrību katru gadu pa to lēto tarifu, kas toreiz vēl bija. Ja? Rīgas siltums ieņēma 11, 12, 13 miljonus eiro gadā. Ražojot elektrību, vienlaicīgi siltumu. 2 produktus. Tāpat kā Latvenergo tec. Tieši tas, kas Latvijā. 2 produktus. Bija kaut kāds, protams, tā iekārta objektīvi izkalpojas savus stundas un prasa vai tālākās investīcijas, lai viņi darbinātu, vai utilizēt un likt jaunu vai kas savādāk. Tad izlēma neko. Tad netika pieņems lēmums, jo tur lēmums jāpieņem vismaz 4 gadi pirms tam. Ja tev pasūtīt citu vai remontu vai ko tas viss iepirkums, tas viss ir 4 gadi. Nē, viņu noved līdz kliņķim, kad viņa apstājās. Tālāk darbība nevar notikt. Un lēmumu arī tālāk nav vēl jau šodien. Cik gadi ir? 5 gadus. Un es rēķināju. Iedomājieties, viņi tur stāv izkalpojas. Mums iestājās energo krīze, balansēšana, viss šis stāsts, kad bija enerģētikas dārdzība. Viņš varēja, viņas remontu varēja akumulēt 2 mēnešos. Peļņa bija tik liela tajā milzu cenās, 2 mēnešos. Nomainīt pret modernām, kas būtu mūsu valsts drošība. Mums būs vēl viens resurs, kas varētu balansēt elektrību un vienlaicīgi siltumu ražot. Tā vietā viņi uzbūvējuši ir šķēles katmāju. Tas ir labi. Mums ir diversificēts resurs. Tas ir labi. Nav slikti. Bet tur jau nevar saražot siltumu. Ar šķeldu tu nevari saražot ziemas pīķi. Tev tās ziemas mēnešos nākas gāzi izmantot. Tas nav tāda ideja, nepastāv, ka tu vari ar šķeldu nosakt visu. Tas nav iespējams. Bet viņi jau zināja, ka tā tas būs uzņēmums. Jā. Un viņi šobrīd 45 miljonus eiro ir nokurinājuši gāzes sildāmā katlā. Tā vietā, lai tā turbīna turpinātu strādāt un ražot 2 produktus, viņi vienkārši paņem gāzi un sadedzina
ūdens sildāmā katlā. Vienkārši dedzina ūdeni, sildu ūdeni ar gāzi. Tik vienkārši. Un tad Viņi ražo elektrību un ņem tos atlikumus siltumu. Un tad viņi saka, tā gāze vainīga pie visu, un mums tur jāiet. Pagaidiet, salabojiet to turbīnu minimums, vai uzstādat jaunu, un jūs viņu atmaksātos gada laikā. Viņi saka, ka slikta gāze, vai viņi saka, sūdzās, ka gāze ir slikta, un tur tā viss ir slikta gāze, tā ir Kremļa gāze, un kas tur, bet tad labi. Tad tā Kremļa gāze nesilda, vai kā tad pieņemiet lēmumu. Bet lēmums jau nav pieņems. Tad utilizējiet to. Katlu. Bet viņš nav nozagts, viņš joprojām tur ir. Nē, tā uz turbīna tur stāv, iekonservēta. Bet pagaidiet, tur tak visas iekārtas, kas tur ir, šī koģenerācijas sistēma, tur tikai turbīna jānomaina. Tā turbīna tagad kalpotu tik labi brelā, kad mums atslēgšana tad balansēt to visu mūsu tīklu, tas būtu ļoti labs drošības resurs. Arī pašā janvārī, kad bija tā krīze Somijā, kad bija tas kolaps. Tas mums taču salūz arī TEC 1. Līdz aprīlim mums bija izgājis no ierēnas visu ziemu. Trešais lielākais tecis tur varētu strādāt. Tur, iedomājieties, ir augstspējuma tīkla pieslēgums. Augstspējuma tīkla pieslēgums 65 megavati iet uz to imantu. Viņš visus šos gadus maksā par pieslēgumu. Viņi maksā augstspējuma tīkliem par pieslēgumu, par tukšo nenododot neko. Vienkārši maksā. Stāv salūz uz turbīnu, kur varētu pelnīt 13 miljonus gadā. Nē. Uzņēmuma vadība to redz, īpašnieks to redz. Un atbildes ir. Saka, baigi labi, ka tas ir saimniecīgs. Jā, tas ir ļoti saimniecīgs. Dedzinām gāzi 70. gadu PSRS ūdens sildāmos katlos. Super. Un tad lielās, kad ir uzlikuši to elektrosildāmo katlu tur, e-katlu, no elektrības to katlu, kur nodeva eksploatācija tikai tagad, burtiski mēnesi apakaļ. Un ļoti liela nauda iztērē. Nē, tas ir labs ieguldījums, un tādu vajadzētu ieguldīt visās Latvijas. Man ir plāns. Mācoties no šī Rīgas siltuma stāsta, un mums arī izmeklēšanas komisija ir par enerģētisko drošību valstī. Un es arī daudz runāju par enerģētiku. Es uzskatu, ka ir divas lietas. Enerģētika un elektrība un siltums tie ir galvenie produkti, kas ražošanai, jebkurā uzņēmuma ražošanā ir svarīgi. Ja viņi ir lēti un prognozējami, mēs varam labu uzņēmējdarbību. Ja viņi ir dārgi, neprognozējami, mums ir ļoti nekonkurētspējīgi uzņēmējdarbība. Tik vienkārši, matemātika. Tie ir galvenie izmaksas posteņi. Un tāpēc es pie tiem pievēršu uzmanību. Un šeit runājot par to stāstu, es redzu to igauņu piemēru, ka visas mūsu šķeldas katlamājas, kas mūsu valstī ir, viņas ir 50 aptuveni, viņas visas vajadzētu uzlikt uz koģenerācijas režīmu, tā kā ražo abas produktus. Mums būtu neatkarīgi elektrības avoti, izkaisīti pa valsti. Mums būtu drošība, ja kaut kas notiek ar elektrotīklu. Jo mums ir ļoti centralizēts tīkls. Mums ir TEC, tas ir tur pārauj viss un viss beidzās viegli. No Ukrainas piemērs. Ja? Tā viņi būtu decentralizēti, autonomi, ja gadījumā kas siltumu var nodrošināt ziemā, jo mēs šo ziemu bijām uz Naža asmens. Mēs bijām uz Naža asmens. Mēs Baltijā TEC strādāja uz pilnu jaudu un nodrošināja pie šī augstuma, kas tagad bija drošība. Igaunijā bija 52% pašpietiekamība, viņi spēja saražot, Lietuva bija 63%. Viss. Latvija bija 100%. Latvija eksportēja uz Igauniju un Lietuvu. Būtu viens pārāvums jūrā Esliņa kabelim, mums būtu jādomā par patēriņu ierobežošanu, reāli par ražošanas apturēšanām un tam līdzīgi rūpnīcām. Tāpēc tas nav jau joku jautājums, tas ir mūsu bāzes jauda. Saprotiet, mēs varam, atjaunojami energoresursi ir labi, bet enerģētikā viss ir mirkli produkts. Ja mēs neatrisinām ziemas augsto mēnešu problēmu, tā viena stunda ziemā pat 200 vai 300 eiro, cik viņi izmaksā, ir 10 dienas nulles elektrība vasarā. Tas vasaras iegūms pa nulli neatsver to, kas mums ziemā ir problēma. Un mēs ejam tādā kamieļu kuprī, jo mēs tik ļoti vējā saulē ieguldamies, kas nav slikti. Bet neviens jau nedrunā par to ziemu, ko darīt. Mums rodās milzu dārga ziema, lēta vasara. Dārga ziema, lēta vasara. Balansējušās jaudas, jā. Un saprotiet, kurš uzņēmums var dzīvot ar šādu biznesa modeli? Dārga ziema, lēta vasara. Kāpēc ir mums tāds uzņēmumam Rīgas siltumam tāds riebums vai kaut kāda atturība pret atlikumu siltumu izmantošanu? Tur ir skaidrojums kāds?
kas man nācies ar daudziem ārpus izmeklēšanas komisijas tikties un bijušiem arī darbiniekiem un atlaistiem cilvēkiem, tad ir bijusi visi, kas ir pacēluši galvu un runājuši par šo, ir izmesti. Praktiski amputēti un enerģētikas sektoru. Tāpēc man ir tik grūti un komisijai tik grūts darbs, ka nav sabiedroto, jo visi pēc sēdes atnāk un pasaka, tu runāji pareizi, mēs sēdēt, bet neviens enerģētiķi ir pilnīgi iebiedēti. Un te ir pamats. Es domāju, ka šīs šķeldas intereses, Šķeldas mafija, varam tā teikt. šķeldas Latvijā intereses šķeldas ir mafija. ļoti nopietns, tas apjoms ir ļoti Viņai nopietns. ļoti gara spalvaina roka. Jā, Tad viņa tur politiķus, jā. viņa tur enerģētiķus. Es domāju, viņa es domāju, laukais. ka tur arī ir ierēdniecība, kas atbild par likumdošanu. Saprotiet, Ir noteikti jūs prasījāt par atlikumu siltumu. Jā, tieši precīzi. Atlikums siltums ir apmaksāts produkts, ko mēs visi esam apmaksājuši ar Jau elektrību. samaksājuši. Tātad tur ir Elektrībai, jā. CO2 kvotas, viss zaļā kursa problēma, viss tur ir izmeši, tur viss apmaksāts. Mums kungi izvēlās to produktu, pateikt, ka tas ir slikts, negaršīgs, sarežģīts. Bet tie konkrēti kungi, kas pasaka Bet to, kas es esmu, un visi viņi argumentē, mums tur likums neļauj, mums tur noteikumi neļauj, konkurences padome neļauj. Mēs esam izprasījuši visus iesaistītos. Visus. Bet kas sākās kaut kāda muldonība? Un kas notiek? Visi pasaka, nav nekāda ierobežojuma. Nē, tas ir Rīgas siltums var rīkoties, tur nav nekāda. Un tu saproti, ka visi izmanto viens otru argumentu un nekas nenotiek. Nenotiek nekāds risinājums. Neviens nav vērsts uz risinājumu. Un man nekas cits neatliek domāt, ka šeit ir spalvaina roka, kam ir intereses. Jūs saprotiet, apjoms, kas tiek vests smagajās mašīnās. Tas ir drausmīgi smagās mašīnas. Tas ir ne tikai, tas ir fiziski mašīnas ar šķeldu pārvietojas lieki. Ja jau mums tur ir siltums. Vēl ir tā šķeldi jāsastrādā. Viņi ir jāsastrādā. Es zinu, ka tie standarti, kas uzliek šķeldai, tas nav zariņi. Ne, Tas ir augstvērtīgi koksne. Augstvērtīgi koksne ir tur. Tas nav tā, ka jums liekas, ka tur kaut kāda atlikumi. Nē. Standarti ir tik augsts uzlikt, jo viņi jau negrib tīrīt tās skatus. Saprotiet, tas tiek vests fiziski piesārņota vide, vedot fiziski ceļi dangāti, braukt satiksmē, viss uz katru vietu aizvest uz skursteņi, pa kuriem nāk ārā. Tur jau meģeļēju tabula nāk ārā. Tas nav tā, kā tev gāze sadeg tikai CO2 praktiski. Ja? Tur tev viss meģeļēju tabula ir. Ja? 3 reizes vairāk CO2 nāk no šķeldas katlamājas nekā no gāzes. Tas viss tiek vests, un dēļ tā Rīgas patēriņa, liekā patēriņa, jo ir 2 produkti saražoti. Jūs varat ziemā apstīties. Tecis skurstens, Latvenergo vienlaicīgi kūpa un šķeldas katlamāja blakus tieši tur 10 metri ir privātais dedzina. Un šitas pūšās gaisā, un šitas no nulles ražojas. Bet vienu skursteni apmaksā iedzīvotāji? Abus skursteņus apmaksā. Elektrībā, ja mēs abus. Un tā šķeldas masa, kas tiek atvest uz Rīgu, viņa palielina cenu šķeldai, jo noiets ir milzīgs visiem citiem pašvaldībām Latvijā. Pat 2-3 eiro ir lielāka cena nekā vajadzētu būt. Tā patēriņa masa, kuru nevajadzīgi ir. Es neesmu pret šķeldu, es esmu par, bet izmantojam viņu pilsētās, kur mums Latvijā, kur mums nav šis liekais siltums. Ja? Tāpēc es uzskatu, ka tur noteikti ir tur ir jābūt koruptīvai komponentei. Man citu izskaidrojumu. Mēs šeit runājam un iezīmējam ļoti skarbas lietas, bet mūsu valstī, es esmu dzirdējis, joprojām strādā, taču nav atcelts. Ir KNAB, ir valsts kontrole, ir dažādas uzraudzošās institūcijas. Viņas visu to atzīst par normālu, izliekās neredzam, vai arī baidās no tās garās spalvainās rokas. Man personīgi liekas, ka jau ir Palama jau aizgājusi, tad knaps nekonstatē. Ja jūs Googlā ieiesiet meklētājā, uzrakstīsiet knaps, nekonstatē vai knaps konstatē, lūdzu apskatieties, cik jūs redzēsiet meklējuma rezultāts ar knaps nekonstatē un cik būs knaps konstatē. Labi, viņi nekonstatē, ir citas institūcijas. Otrs, es domāju... Mums ir ekonomikas policija galvā.
Es neesmu eksperts tieslietās. Galīgi neesmu. Bet šeit es, loģiski domāju, bet šeit kā es, pilsonim. šeit es, Jābūt es kā lielam pilsonis ekspertam. uzskatu, ka mūsu valsts labklājības, ekonomiskā attīstība un vispār demokrātijas attīstība ir efektīvā tieslietu sistēmas pamats jābūt. Ātrai, taisnīgai tiesai. Ja tā nav, ticība valstī nav, visatļautība notiek, mēs redzam šos piemērus, tas viss aiziet, un es domāju, ka mūsu tieslietu sistēma ir uzbūvēta kā Šveices siers ar tik daudz pietiekamiem caurumiem, caur kuriem var šī leģitimizētā korupcija ir spējīga eksistēt. Un tas ir saēdies ar valsts, ar politisko vidi. Kaut kur pamatā ir arī, man bija diskusijas, es nezinu, tā iedomājieties, tie iecelti tiek iekšā arī galvenajos amatos uz 2 termiņiem. Un praktiski dēļ tā, ka tev ir tie 2 termiņi, tu pirmo termiņu uzvedies mierīgs, lai būtu pārvēlēts uz otro termiņu. Nevis pirmais, nevis pēdējais. Un sanāk tā, ka tu tā kā, lai tev būtu tā otrā termiņa, tu nepilnvērtīgi dod grīdā, nepilnvērtīgi dari savus pienākumus, tā kā tu varētu ar brīvām rokām, ja tev nebūtu atkarīgs. Ja tev būtu tomēr nolikts, varbūt bišķiņ ilgāks termiņš, bet viens, tad no paša sākuma, tā kā pildīt savus pienākumus pilnā apmērā, pilnā jaudā. Man varbūt tur slēpjas arī šis viens no faktoriem. Cilvēcīgi, gribās pārvēlēties uz otro tiesības sargājušu institūcijās. Bet tur jau tu esi atkarīgs no Saeimas un no politiskās. Protams. Tāds aplis izveidojās un dari, ko darīdams, vienalga tev tur tā. Tāpēc es saku, restarts ir vajadzīgs. Kā to restartu uztaisīt, ja nav politiskās vienošanās? Viens politiķis to nevar izdarīt. Vēl var partija neatbalstīt. To tagad jūs te izrunājat. Ja mēs aiziesiet pēc pārraides, kad notirižat, uzradīsies jauni nedraugi. Jūs dūnas ieduras mugurā. Gan jau es esmu nedraugs pietiekami daudz, bet vienkārši man ir grūti ietekmēt, es neesmu atkarīgs ne no viena. Bet es esmu nācis politikā, lai restartētu šo visu. Tas ir mans vienīgais, es gribu restartēt priekš saviem bērniem. Man ir 3 bērni, mazi arī. Es negribu viņiem tādu Latviju redzēt. Es negribu, ka mēs kā Titaniks ieskrienam aizbergā. Mēs strauji virzamies, un tāpēc es nācu. Mums ir 3 gadi un 5,5 miljardi. Tas ir mūsu loks, kurā mums ir maksimāli jāizmanto laiks. Jābūt ir konkrētai politiskai vienošanās starp koalīcijas partneriem, visiem vienoti par Latvijas interesēm. Un tādi ļoti precīzi punkti atmest politiku nost. Mums ir jādomā, ko mēs darīt ar mūsu valsts saglabāšanu no demogrāfijas viedokļa. Tā ir ļoti svarīga tēma. Mums ir jādomā, kā šī pārvaldes forma visa, ko mēs tagad runājam par Rīgas siltumu kā piemēru, kas nevar turpināties šādi. Un mums ir jādomā, kā to naudu, kā nopelnīt naudu. Mēs nevaram eksistēt ar aizņemtu naudu visu laiku. Nav jau no politiķiem uzstādījumi, kā nopelnīt. Ir uzstādījums no aizņemties. Valstī jādomā, kā jauna nauda, jo neviena programma, neviena reklāma nestrādās un valsts drošība neeksistēs, ja nebūs ekonomika. Ja nebūs mums labklājība un ekonomika šeit un augoša ekonomika, mums nebūs nedrošība, ne arī reemigrācija apakaļ no mūsiem, mums būs emigrācija prom. Un demogrāfija nebūs un viss. Tas viss ir no ekonomikas. Mums ir ekonomiskā attīstībā jābūt. Un tie pamati ir jāsakārto. Civildienas likums ir jāsakārto, kā viens no svarīgiem punktiem, kā mēs pārvaldam valsti, kā šis aparāts. Es personīgi jūtu to, ka mums ir tāds, tā kā angliski sakot, deep state, ka pats sistēmas cīnās pret dinozaurus, cīnās pret jebkādu, apdraudējumu. Viņš grib viņu iznīcināt, pirms viņš vispār ir izaudzis lielāks šis apdraudējums. Tāpēc jau es teicu pirms mirkļa, ka var jums tur uzrasties jauni nedraugi, bet iesim tālāk. Kamēr mēs šeit runājām, tikmēr dažus kvartālus tālāk Rīgā bļauj par
zaļo pēdu, par zaļo dabu, par vai dienās nē, fosilām kurināmām, nē, tikai kaut kādas zaļās enerģijas. Tuvojās nākamā apkurses sezona. Es jau pieļauju, ka tagad jau briest plāni, un no tā paša Rīgas siltuma dosies pie regulatora, lai tiktu celti tarifi. Neapšaubu. Atļaujas. Nav variantu. Nav variantu. Šobrīd pie esošās Frankensteina, kā viņš ir sabūvēts, tur nekāda varianta nav. Finanšu ministrija būs ļoti izsalkusi pēc dividendēm. Tur jau ir maksimizēts viss uz Latvijas Energo un visu. Tur tarifu pārskatīšana nebūs ieinteresēto. Gāzes cena mums šobrīd ir augusi. Ja? Viņa objektīvi ir augusi. Viņa objektīvi ir no ģeopolitikas visas apstākļiem augusi. Un Rīgas siltums nestrādā ar baigo labiem rezultātiem. Un sistēmā ir pietiekoši pietuvinātie, kas grib turpināt pelnīt. Tāpēc ekspektēt, ka pats no sevis jautājums atrasināsies, nebūs. Un šī komisija arī gribēs, un mēs piedāvāsim galda risinājumu, kas būtu pareizie soļi A, B, C, D, lai varētu efektīvi ātri. Ja es tiktu pie lemšanas, politiskās arī lemšanas, es saku, ka būtu iespējams tarifu 2 gadu laikā, iespējams varbūt gada pat laikā 65 dabūt, un ilgtermiņā uz 55 eiro megavatā. Tagad ir 83. Ja? Bet tur būtu nopietni jākārto. Bet tur jau pa vidu tā spalvainā roka, kas tur žņauks. Saprotiet, tā spalvainā roka jau nesaprot, ka tas organisms, tā kā Air Baltics, spalvainā roka jau nebūs, parazītam vairs nebūs organisms, kas izdzīvo. Viņam jau vajag izdzīvot tam organismam. Mēs jau būsim situācijā, kur Air Baltics ir tuvu tam, lai viņa nebūtu. Rīgas siltuma finanses ir ļoti slikts un vājs. Un caurulis, viss tas notiek uz cauruļu rēķina. Viss šī neefektivitāte tiek slēpta vēl dziļāk, ko es te jums rādu, uz cauruļu rēķina. Ja Tallinn ar to 76 eiro tarifu var atjaunot 27 km gadā caurulis, mūsu Rīgas siltums 6 līdz 8 km. Tas nozīmē, ka mūsu tīkla vecums ir 28,4 gadi, pa katru gadu pa 0,6 gadiem noveco. 30 gadi ir tā robeža, kur nevajadzētu būt. Igauniem būs 35. gadā būs 15 gadu vidējais vecums. Viņi iet uz svaigu tīklu. Viņi saimnieko, kārtīgs saimnieks, kārtīgā saimnieka rokās. Komisijai pienāks arī šī termiņa, pagarinātā termiņa beigas. Vai varat jau iezīmēt, ar kādiem secinājumiem nāks klajā? Un, tas tomēr... Es domāju, secinājumi bija jau izskanējuši tagad jau raidījuma gaitā, bet komisija nāks ar ļoti atšķirīgi. Mums nav galvenais uzdevums atrast vainīgos. Tas tā skaitā ir, bet ne galvenais uzdevums ir, ko darīt. Kādi būtu priekšlikumi. Un šeit mums liels sabiedrotais arī ir valsts kontrole. Man ar valsts kontroli bija pirms vairāk kā gada saruna, es viņus mudināju, veiciet, lūdzu. Es personīgi uzticos valsts kontrolē kā vienu no pēdējām īsti, kas savu funkciju tiešām pilda. Viņi tiešām skrupulos meklē, atrod un ir valstis domājuši. Un nākošais nedēļa, 21. aprīlī, mums būs valsts kontrolas ziņojums par Rīgas siltumu. Mums izmeklēšanas komisijā, kur būs viņu ziņojums jau gatavs. Es viņu jau esmu nedaudz aci apsties uz sagatavi. Varu teikt, ka viņi atraduši perfekti tieši to pašu, ko mēs. Un tas nav tā, ka mēs tur politiķi kaut ko esam interpretējuši. Nē, viņi atraduši precīzi tieši to pašu. Un stāsts ir tāds, kamēr Rīgas siltumā nebūs saimnieks, es domāju, no akcionāru viedokļa. Jūs saprotat, ka akcionārs šobrīd ir 49%, ekonomikas ministrija, 49%, Rīgas doma. Neviens īsti nav saimnieks. Tā ir viena no svarīgākajām problēmām. Ja nav neviens saimnieks, tad neviens to nepieskata īsti līdz galam. Un ir visu laiku kaut kādas politiskās intrigas Rīgas domē citas, ekonomikas ministrijā citas, un tad tur viss beigās. Un tikmēr rīznieki maksā. Un tikmēr viss pārmaksā un notiek rebes. Šeit būtu jāpārliek, man vienalga, bet kādā no pusēm ir jābūt vai kā kontrolpaketē. Tas ir viens,
kurā jau būtu pirmais jautājums, kā sakārtot jautājumu. Latvijas regulators vispār nav izdarījis savu darbu. Šis tarifs, kas ir šobrīd, ir kopš 2010. gada, kad neeksistē ne Nord Pools, kad tikko sāk būvēt tecu, un praktiski tarifs tika uzbūvēts, lai subsidētu elektrību, jo tecis tā elektrība bija tik lēta no Krievijas, ka tecis nespēja nopelnīt un saražot. Rezultātā siltums bija tas, kas kompensēja elektrību. Tagad ir otrādāk. Mums ar elektrību nopelnām visu, un vajadzētu tā kā būt siltumam tam. Tā kā regulators ir galvenais avots, no kur ir jāpārskata šis tarifs, lai Latvijas Energo nevienā mirklī neizpūst gaisā šo apmaksāto vērtīgo produktu kā atlikuma siltums. Tam ir jābūt atsevišķi, un tas maksā 10-15 eiro, tas megavatā šis siltums, kas tiek izmests gaisā. Lēts, kas tiešām varētu dot ietekmi uz tarifu. Nopietni ietekmi, reāli nopietni. Tāpēc es ar apgalvojumu varu pateikt. Viņi gadā izpūš 180,000 megavatus. Tie ir 18,000 dzīvokļi pa velti varētu būt apkurināti. Ja? Gadā. Pietiekam nopietni maz. Tā kā tas regulatori jautājums un šī pārvaldības forma kā tāda. Nu, un es domāju, tās atklātās lietas, ko mēs tur secinām, es ceru, ka kāds pievērsīs uzmanību uz šīm lietām. Prokuratūra jāvirzās. Un es noteikti personīgi es nevaru noskatīties uz šādu pārvaldību, un es pats rakstīšu iesniegumu. No Saeimas līdz prokuratūrai tikai daži soļi pārkāpt. Kā deputāts. Jā. Lai jums izdodas, lai arī ir rezultāts paliekošs, lai nekūp vairāk atlikumu siltums gaisā, un lai tomēr izdodas ieviest saimniecisku attieksmi pret valsts un pašvaldības kapitāla uzņēmumu sabiedrību. Es ceru arī uz rīdzinieku izpratni un atbalstu šī, jo viens nav cīnītājs, un te arī ir, te nav jautājums par politiskām partijām, te jautājums par Latvijas un sabiedrības interesēm. Tās ir vienalga kādā krāsā krāsos, tām jābūt par prioritāti pāri visam. Paldies par sarunu. Paldies. Lai veicās. Paldies.